Domājot par ukraiņu dzejnieku Vasiļa Stusa krājumu Jautrie kapi, kas Māra Salēja atzījumā ir nonācis pie latviešu lasītājiem, nederēs parastie epiteti. Jā, brīnišķīgs, meistarīgs atzījums. Jā, dzeja, kas aizskar visdziļākos cilvēku slāņus. To mēs visi varam iedomāties jau atverot titulu lapu. Atzīvotāja vārds kā kvalitātes zīme, autora vārds kā savas tautas dzīvot spējas apliecinājums, tiklīdz mēs par Vasiļu Stusu izlasam kaut dažus vārdus pieejamajos avotos. Man domājot par Stusa dzeju nāca prātā medicīnisks salīdzinājums. Nesen dzirdēju par tādu metodi, lai ārstētu iekaisumu cilvēku ķermenī. Ārsts izvelk no vēnes mazliet viņa paša asiņu un ielaiž tās cilvēkam atpakaļ. Tādējādi, kā veicinot šo ārstēšanās ātrumu, procesu, neko no malas nevajag, tikai tavas asinis tevī pašā ielaists atpakaļ. Nezinu, cik tas korekti vai mūsdienīgi ir no medicīnas viedokļa, taču no dzejas iedarbas viedokļa tas ir tas, ko man Stuss šķiet darām. Pirmkārt darām ar savu tautu, ar ukraiņu tautu, laikā, kad tai asins tiek noticināts un noticināts, izlietas par viņu un par mūsu brīvību. Bet ko Stuss dara arī ar, ja tā var teikt, dzejas tautu. Tāpat kā brīdis, kad pie lasītājiem atkal uznira Paula Cēlāna dzeja, tā arī Stusa atgriešanās caur nemazāk neiespējamiem apstākļiem, caur dzīvības briesmām un galu galā arī fizisku nonāvēšanu, viņa atgriešanās pie lasītājiem ar vārda stiprumu, liek noticēt, ka mēs tiešām esam kaut kas lielāks nekā mūsu miesas. Interesanti, starp citu, ka krājumu sauc Jautrie kapi. Viņš spēja apdzejot gan kaulus, gan visur esošo nāvi, dažādu cilvēku roku nestu liktens neizbēgamībā esošu, taču Stuss, kā dzejnieks, kura esamību padomju vara visu laiku noliedza un reizē kā dzejnieku viņu tiesāja, spēja apdraudēt šo varu ne tikai ar savu dzīvību, bet arī ar savu miesu, ar savu mirstīgo un nomirušo miesu, kad to pārbedīja Ukrainā atgūtu no leģera kapsētas. Tā izvērsās gan par visas tautas vienojošu brīvības apliecinājumu laikā, kad pie mums arī jau notika atmodas procesi. Un tā bija vēl viena zīme par brūkošo impēriju, par milzīgo asinskāro zvēru, kurš reizē baidās no dzejnieka, dzīva vai miruša dzejnieka. Es esmu ļoti priecīga, lai cik vēlu, bet Stusa grāmata pie mums ir nonākusi un novēlu piedzīvot Jautros kapus kā lasītājiem.